Rīgā darbojas vērā ņemams skaits lombardu, kuru darbība netiek speciāli regulēta. Uz Mērķeļa ielas vien var redzēt vairāk kā 10 dažādu lombardu izkārtnes. Neviens lombardu darbinieks kameras priekšā runāt nevēlējās, bet neoficiālā sarunā atzina, ka lielākā daļa Mērķeļa ielas lombardu pieder vienam saimniekam. Bieži vien lombardam un spēļu zālē ir viena ieeja, tas darbojas 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Kā noskaidroja Diena TV, lombardu klientiem nevienmēr tiek prasīti personu apliecinoši dokumenti. Tāpat lombardu darbinieki nevienmēr pārliecinās par ieķīlātās mantas izcelsmi. Piemēram, lombardu veikalos var iegādāties mobīlos telefonus bez lādētājiem, kas vedina domāt, ka tie varētu būt zakti. Partijas Jaunais laiks Rīgas domas frakcijas deputāts Modris Jaunups vērsies Finanšu un iekšlietu ministrijās ar aicinājumu nekavējoties uzsākt darbu pie lombardu darbības sakārtošanas. Lombardi atrodas blakus azartspēļu zālēm, identiski arī viņa darbības laiks. Tad visa šī nauda tiek izlietota, iegūta lombardos, tiek izlietota savu atkarību apmierināšanai, azartspēlēm, narkotikām, alkoholam. Un tas ir tāds satraucošs moments, un tieši tādēļ mēs jau vairāk kārt esam arī izskatījuši šo jautājumu Drošības un kārtības komitejas sēdēs un griezījušies dažādās valsts institūcijās, bet joprojām tas ir palicis bez dzirdīgām ausīm. Rīgas pilsētas lombards, kurš šogad nosvinēja 110 gadu pastāvēšanas jubileju, ir Rīgas domas uzņēmums. Diena TV novēroja, ka šeit jau tagad darbs rit pēc saviem stingri izstrādātiem noteikumiem. Katram klientam tiek prasīta pase, viņš tiek reģistrēts un dati 5 gadus glabāti īpašā datubāzē. Ir video novērošanas kameras, īpašas telpas nodoto mantu glabāšanai un seifs dārglietām. Tāpat šajā lombardā strādā darbinieki ar lielu darba pieredzi. Kā šodienas ekonomiskās krīzes apstākļos rit lombarda darbs? Я пока не чувствую, приносит как обычно. Был кризис лет 10 назад еще, который начался 15 лет назад, да? Тогда много приносили, да? Сейчас как бы так же. Iespējams, ka drīzumā Finanšu un iekšlietu ministrijas izstrādās lombardu darbības tiesisko regulējumu, kurā būtu paredzēta lombardu licencēšana, uzraudzība, darba laika ierobežošana, lai tie nestrādātu diennakti, kā arī paaugstinātas prasības lombardu pamatkapitāluma mantu glabāšanai. Jānis Palkonieks, Lota Plezere, speciāli Diena TV.